Es iepirkšos 9 krāpnieku veikalos. Par to, kā man ies, vai mēs neko tādu nesūtījām. Ko es saņemšu, vai es vispār kaut ko saņemšu, skaties šajā video. Man ir pilns Facebooks ar šī veikala reklāmām. Neticami skaistas kleitas par vēl neticamāk zemām cenām. Viss pēc klasiskajām krāpnieku modes tendencēm. Ļoti zemes kvalitātes bildes, ļoti skaistas kleitas, mežonīgas atlaides, uzņēmuma nosaukums Mini Bērni, lai arī domēns ir minitailor.com. Ieejam par mums. Ir tikai kaut kādi apraksti un sales@minibērni.com e-pasts, lai gan domēns ir minitailor.com. Facebook profils neeksistē, Instagram profils eksistē. Diezgan nekvalitatīva latviešu valoda. Sezonas klīrens. Labi, pasūtam kādu kleitu. Atvērsim vaļā. Nu, banta izskatās īsti, ja tā būs uzprintēta, tas būs ļoti smieklīgi. Protams, ka zoom funkcija nestrādā, lai paskatītos tuvāk. Mums jāuzticās tam, ko mēs redzam. Pievienot soma. Visiem maksājumiem šajos internetu veikalos es izmantošu Revolut vienu maksājumu karti. Ja gadījumā šie internetu veikali mēģinās no manas kartes novilkt naudu vēlreiz, tad viņiem tas neizdosies. Šādi es pasargāšos arī pret to, ka šie internetu veikali varētu pārdot manas karšu datus citiem krāpniekiem. Liekam grozā, skatīt soma. Kleita ir pasūtīta. Ieraudzīju Facebook reklāmu, kurā tiek pārdot Philips elektriskā zobirsta par 75 eiro. Oriģinālā šīs zobirsta cena ir 199 eiro. Jāņem ciet. Protams, lapā ir tikai hard un kaut kāds @gmail.com e-pasts c87660456 Viss izskatās ļoti ticami. Pērkam. Facebookā ieraudzīju reklāmu ar bērnu preču veikala Reimas precēm par ļoti zemām cenām. Ziemas mēteļi 15 eiro, obligāti jāiepērkās. Un šeit salīdzinājumam oriģinālā lapa. Nu, diezgan līdzīgi, nav viens pret vienu, bet, nu, ir līdzīgi. Šeit ir apakšā arī saites, About Us, kur ir droši vien nokopēts no oriģinālās lapas, kontakta us, adrese Čikāgā, e-pasts service@pshpuls.com un piegāde 7 dienās. Kas ir interesanti, jo Reimas oriģinālā lapā ir rakstīts, ka viņi ir Vantā, Somijā. Bet labi, iepirksimies tik un tā. Bilds ir nokopēts no Reimas lapas. Viss izskatās diezgan ticam. Sūdēnās sūd pakaļ. Viņš uzreiz liek pirkt. Tā ir bezmaksas piegāde. 2 eiro apdrošināšana. Kā parasti izmantosim Revolut vienu maksājumu karti. Minimums 25 eiro. Viņi saka, ka man minimums jāpērkās par 25 eiro. Nu labi, piemetīsim šo grozam un piemetīsim vēl kaut ko klāt. Mums grozā 2 preces un tās kopā maksā 19,80. Piemetu arī apaus. Kopumā mums šobrīd grozā ir 27,59. Mēģināsim iepirkties vēlreiz. Ņemsim arī apdrošināšanu pirkumam un ievedīsim Revolut vienu maksājumu karti vēlreiz. Un man novilka 51,11 eiro. 29,59, bet man novilka 51,11. Labs, man reāli apskamoja. Jau pašā saknē jau reāls skams. Man novilka vairāk naudu nekā šeit bija jānovelk. Ja vēl nekas neatnāks, tad tas būs super duper skams. Einost. Es Facebookā uzdūros Swatch pulksteņu reklāmai. Labi, izskatās diezgan nopietni. Domēns gan tāds bfdealshub.com, bet, nu, pārējais viss kārtībā. Nu, izņemot to, ka apakšā ir Swatch 2024, nekur nav kontakta informācija. About Us ir tikai Swatch. Nekāda ne uzņēmuma, nekas, pat e-pasta nav. Kontakta us ir support@bestvipservice.com, bestvipservice.com, nevis bfdealshub. Instagram ir iet uz About Us lapu. Ko? Pirksim kaut kādu Swatch pulksteni. Jā, ņemsim Bārts Simpsons. Bārts Simpsons. Pērkam. Free delivery no 39 eiro. Labi, maksāsim par delivery. Pirksim bez atlaides. Continue to payment. Tā, nu, maksājam. Skatīsimies, cik mums novilk. Jā, novilk 25 eiro. Šie vismaz nešmaucās. Kārtējā Facebook reklāma, Ganti jaka, nocenot no 129, kas arī varētu būt reālā cena, uz 50. Copyright Louis Retail un nav nekādu uzņēmumu nosaukumu nekas. Saites visas strādā.
shipping policy ir, refund policy ir, e-pasta adrese, viss nav uzņēmuma nosaukuma nekā. Super lēti, jāpērk. Cash on delivery, jāka ir pasūtīta. Redzēsim. Tad pirksim pulksteni zelta krāsā, kurš ļoti atgādina Apple Watch, un tas maksā tikai 31,99. Daudz skaisti video. Reitingi 5 no 5 novērtējumi, 4 no 5, daži 3 no 5, pasties, ka skaisti izskatās. Un, protams, ka šeit noteikumu saita nestrādā, vispārējie noteikumi gan atvērās, sīkdatņu politika, kaut kas atvērās, uzņēmuma nosaukuma nekur nav, un pie kontaktiem ir tikai e-pasta adrese. Izskatās diezgan ticam, pērkam. Pasūtījuma piezīmes. Gribu ļoti ātri. Nosūtiet to tagad man bezmaksas piegāde. Pēc 2 preces par 43 eiro un ietaupa 21 eiro. Pēc 3 preces par 54. Sūtiet man tikai manu produktu. Pēkšņi es spēlēju azartspēles, nu labi. Grieziet tagad. Protams, kā ar pirmo griezienu nekas nesanāca. Griežam vēlreiz. Un būs jackpots. Sadram būs jackpots. Jackpots! Pagaid, kur ir mans pulkstenis? Pēkšņi es kaut kāds dāvans šeit. Pagaid, es gribu pulksteni. Nē, es nevēlos izmantot papildu labumus. Labi, pa 99 centiem iemetīsim kaut ko. Eleganti cepuri. Gribu tādu cepuri. Ņemam cepuri. Paldies jums. Pasūtījums veiksmīgs. Viss. Arī ko atnāc jau. Sveicināti, Elvis, mēs esam saņēmuši jūsu pasūtījumu, un tas pašlaik tiek apstrādāts. Par pasūtījumu statusu jūs informēsim tuvākās stundas laikā. No sirds pateicamies par jūsu izrādīto uzticību un sveicam jūs mūsu VIP klientu sarakstā. Un tālāk kaut kāds stulba informācija. Es tomēr negribu gaidīt viņa e-pastu. Šajā pašā veiklā paņemsim vēl arī velospēdu spidometru, bet šoreiz nevis ņemsim ar pēcapmaksu, bet es ievadīšu karšu datus, lai man novāk naudu, lai es tiešām zinu, ka prece ir pasūtīta. Pievienot grozam. Ja es pievienošu vēl vienu tādu pašu preci, tad šo es dabūšu tikai pa 8 eiro. Tās akcijas, protams, ir pilnīgi norēķinu karta. Un nauda ir novilkta. Vēl 34,15 eiro ir aizgājuši no mūsu konta. Diemžēl es savai meitai esmu nopircis jau pa 100 eiro Wednesdays Monster HLL, bet šeit tā maksā tikai 18 eiro. Es to pasūtīšu un salīdzināšu kvalitāti, ja vispār tā atnāks pa pastu. Nocinots no 60 eiro, nē, oriģinālā cena nav 60 eiro tikai. Standarta piegāde 10 eiro, bet ja kopsumma būtu virs 59 eiro, tad būtu bez maksas. Nu, mēs iepirksimies tikai par 18 eiro. Vēl ir nopirkt. Lego tehnikas sets par 9,99. Es nevaru to nenopirkt. Pāsties kāds skaists Lego. Ņemam order now. Tiešām 9,99. Kas mums visvairāk patīk Lego komplektos? Spēja radīt kaut ko unikālu. Vai jūs kolekcionējat Lego komplektus? Jā, nepārtraukti papildina savu kolekciju. Kā jūs parasti izmantojat Lego pēc tā uzbūvēšanas? Es to glabāju kā dekoru. Ja jūs varētu izvēlēties kādu no mūsu Lego komplektiem, kas tas būtu? Protams, nekādu uzņēmumu nosaukumu nav. Ir tikai Lego logo, slavenās kastītes. Diemžēl pirmais nepareizi, ar otru arī netrāpīja. Sadaram, ka ar trešo trāpīšu. Bingo! Varam vaļā. Apsveicam. Standard delivery. 0 bezmaksas piegāde. Labi. Lego lapā tāds pats komplekts maksā 200 eiro. Neticama atlaide. Ieliksim ķeksi, abonēsim arī jaunumus. Varbūt, ka būs kaut kāds vēl labāks akcijas. Uzģenerēšu Revolut vienu maksājumu karti un ievadīšu datus šeit. Kāpēc vienu maksājumu karti? Tāpēc, ka no šīs kartes varēs veikt maksājumu tikai vienu reizi. Un ja mēs paskatāmies lapas apakšā, maziņš ķeksītis, ka reizi 14 dienās man vilks no kartes nos 46 eiro. Kāpēc? Nezinu, bet mēs viņiem to neļausim darīt. Tik grūti ir reāli pārskaitīt krāpniekiem naudu. Es vienkārši zinu 100%, ka tie ir krāpnieki. Bet, lai nodemonstrētu jums, ka tie ir krāpnieki, es tomēr viņiem pārskaitīšu šos 9,95. Ir. Mēs tikko pārskaitījām krāpniekiem naudu. There was an error. Pagaid, ko? Nē, man novilk naudu. Viņi saka, ka bija kļūda noņemot man naudu, bet reāli man noņēmās naudu. Labi, pačatosim ar viņiem. Viņš pēkšņi sāk tulkot uz latviešu valodu. Pirmo tekstu viņš angliski, un otrais pēkšņi no angļu valodas pārtulkoja uz latviešu. Lūdzu, pārbaudiet savu e-pastu, lai iegūtu sīkāku informāciju. Tāds mēsls. Viņš saka reāli, ka man nav noņēmuši naudu.
Man ir noņēma, man tikko 9,95 noņēma. Un kāpēc vispār te ir kaut kāds membership? Nu, es zinu, kāpēc. Lūdzu, pārbaudiet savu. Es jau pārbaudīju. Es nedomāju, kā robotu. Es domāju, ka tas ir, jā. Please try again. Un viss šitā lapa vairs nestrādā. Skin Glow Bar. Lūdzu, gaidiet pasūtījumu. Kad es to saņemšu? Sīkāka informācija lūdzu ir jūsu e-pastā. Gaidiet to pēc 15 minūtēm. Labi. Es jums aizsūtīšu savu telefonu numuru. Ar jums sazināsies. Varam vaļā skatīties. Par ko? Par mēs neko tādu nesūtījām. Jā, ir uz manu vārda. Grāmata. Kas te notiek? Uzklausiet vienkāršas padomus un samaziniet savus elektrības rēķinus uz pusi. Adam Bridges, Tesla Energy Saver Eco. Pagaid, man interesē. Kas tā pa grāmatu? Mēs neko tādu nesūtījām. Alternatīva gaismas avota, reāla informācija par to, kā ietaupīt elektrību. Pēc tam latviešu valodā. Kas mums te vēl ir? Un rekur, šito gan mēs sūtījām. Tas ir kaut kāds riteņu speedometrs un kaut kas tam līdzīgs. Sanāk, ka mēs esam vēl dāvanā, vēl 2 preces dabūjuši. Ok, es esmu samulsis reāli. Es negaidīju, ka vispār mēs kaut ko saņemsim. Un tāds vērķītis. Un šis mēra ātrumu, tad es pamēģināšu to ieslēgt. Nu, es nezinu, iedod man 2 no 3, 2 bateriju. Jā, baterija bija savs. Nu, ja jūs pērkat kaut ko tādu, rēķinieties, ka baterija līdz nāks savs. Magnēts, ja mēs braukt ar velosipēdu, tad tas aptuveni šitās darītu. 6, 39, 25 km/h. Tesla Energy Saver Eco 2184. Šitā grāmata maksāja 2184, bet es to nepasūtīju. Šis kaktus maksāja 597. To es arī neliku. Un šis te vērķis maksā 459. Es reāli neko tādu grozā neliku. Es nezinu, cik precīzi, bet tas strādā. Mēs esam saņēmuši kaudzi ar precēm, ko mēs nepasūtījām. Bet vismaz to, ko pasūtījām, arī saņēmām. Ir pienācis nākamais sūtījums no DokiShop. Iepriekšējā reizē mēs apskatījām sūtījumu ar priekšapmaksu. Šoreiz es samaksāju kurjeram un saņēmu preci ar pēcapmaksu. Es samaksāju 40,92 €, kas jau ir interesanti, jo patiesībā bija jābūt 38,93 €. Skatīsimies, kas tur ir iekšā. Rozā cepuri, vai kas tas ir, es nezinu, par kuru es samaksāju 2,99 €. No way! Tā pati grāmata. Es reāli nesūtīju to grāmatu. Pagaid. Te ir mūsu iepriekšējais rēķins. Tā grāmata maksāja 21,84 €. Un šeit tā grāmata maksā 24,78 € bez PVN. Tas, ko es palasīju internetā, tad šī ir klasiskā krāpšanas schēma, ka tev ieliek kaut ko ļoti dārgu. Un, ja es, piemēram, gribētu atgriezt šo pulksteni, ko mēs pasūtījām, tad man par to atgrieztu atpakaļ tikai 7,42 € bez PVN. Ok, taisam vaļā. Luksus pulkstenis. Lūk, tāds izskatās luksus pulkstenis. Nu, pieredze nav kā luksus pulkstenim. Starp citu, par šo veikalu internetā ir ļoti daudz sliktu atsauksmi. Es parasti saku, pievērsiet uzmanību tam, cik sen ir reģistrēts domēns. Tad šī veikala domēns ir reģistrēts pirms 5 gadiem. Tāpēc šajā gadījumā domēna vecums nebūs rādītājs, vai veikals ir uzticams vai nav uzticams. Nebūs tik vienkārši kā Apple Watch, bet ir. Nē. Te ir arī lādētājs, kurš, protams, nav tik luxury kā citiem ražotājiem. Ja tas man pārējais pulkstenis, ielieciet komentāros, kurš pulkstenis izskatās labāk. Papētīsim, ko ar to var izdarīt. Rullīts nestrādā, tikai touch strādā. Neko nevar parulēt. Nav nevienas cits pogas. Ikons ir ļoti kopēts no Apple Watch. Oho, asins spiediens. Labi, pārbaudīsim.
112,73. Var atnest spiedienu mērīt? Uz tās pašas, uz kuras pulkstens. 126 uz 89. Ko mēs vēl varam nomērīt? Pulsu? 90. Pagaid, es gribu salīdzināt. Pasties, pat pulsu ikona ir pilnīgi identiski. Tas ir crazy, kā viņi ir nokopējuši. Pulss ir vienkārši 1:1. Chronometrs 1:1. Labi, mērīsim pulsu abiem reizēm. Aiziet. 86? 8. Kā tu varēji 3 sitienus izlaist? Nu, teiksim tā. Šī nav medicīniski iekārta. Nedaudz par šo grāmatu. Tā ir ar mākslīgo intelektu tulkot uz latviešu valodu. Te ir pilns ar kļūdām, un tajā nav praktiski nekādas noderīgas informācijas. Tāpēc mēs šo sūtījumu sūtīsim atpakaļ. Daudz cilvēku sūdzēs, ka ir problēmas ar preču atgriešanu. Nu, mēs notestēsim, vai tā ir. Šo pulksteni, šo cepuri un šo grāmatu pakosim atpakaļ. Un mēs esam saņēmuši sūtījumu. Skatīsimies, vai tā tiešām būs Ganti jaka, vai tiešām man ir izdevies ietaupīt 150 eiro. Plēšam vaļā. Huaerdunjipu. Ķīna. Nu labi, pieņemsim, ka Ķīna arī ražo šādas. Nē, nu visi jau ražo praktiski Ķīnā, bet vai šis ir tiešām īsts? Nekur Ganti uzrakstu neredz. Es esmu iegādājis lētu Ķīnas jaku par dārgu naudu. Tas laikam pats pārkaups. Jā, lēta sintētika. Te ir kaut kāds pulks. Šeit ir nošūts taisni un tajā aizgājis tāds. Tepat nav nošūta maliņa, kā ir vienkārši nogriezts, tā arī te ir atstāts. Uz rāvējslēdzē rakstīts fashion un BB. 1 B uz vienu pusi, otrs B uz otru pusi. Ja tev ir oriģinālā Ganti jaka, ierakstu komentāros, vai tā izskatās šādi. Nu, der labi, bet es nezinu. Es tomēr cerēju, ka man būs brands kaut kāds virsū. Kaut kā jūtos nedaudz apčakrēts. Kas tas pa sūdu? Vai man ir jāstaigāšu tādu baltu sūdiņu šeit? Es minēšu, ka šī nav Ganti jaka. Uz ātro sašūts un nosūtīts mums. Ar ko vēl viens diegs nāk ārā. Protams, esmu vīlies, bet kā es varēju izvairīties no šīs krāpšanas? Šoreiz domēns bija reģistrēts pirms gada, kas izskatījās diezgan ticami, bet burtiski dažas dienas pēc tam, kad mēs tur iepirkāmies, lapa tika bloķēta, un tā vairs nestrādā. Kas nozīmē, ka mēs esam vieni no pēdējiem, kurus viņiem izdevās apkrāpt. Nopirku šo te. Bet nē, šo es nopirku īstajā veikalā. Internetu veikalā es pasūtīju šo. Tieši tā, es samaksāju par tukšu gaisu. Cik es samaksāju? Ar visu piegādi 30 eiro. Pašas lēlas cena bija norādīta 18 eiro. Kā es varēju izvairīties no šīs krāpšanas? Pirmkārt jau, lēle, kura maksā 80 eiro, pat ar atlaidēm nevar maksāt 18 eiro. Visām precēm šajā lapā bija ļoti aizdomīgi zemes cenas. Tāpat arī domēns tika reģistrēts burtiski nedēļu pirms tam, kad mēs tur iepirkāmies. 2 nedēļas pēc iepirkšanās lapa jau vairs nevērās vaļā, tā jau ir izzēsta. Mēs mēģinājām rakstīt e-pastu uz klientu atbalstu e-pasta adresi. Protams, ka mums neviens neatbildēja, un mēs esam pazaudējuši 30 eiro. Šodien pakamātā saņēma kleitu. Tai būtu jāizskatās šādi. Vai tiešām tā izskatīsies šādi? Šajā mazajā paciņā? Cerams, ka jā. Varam vaļā. Mini Taylor. Lūk arī kleita. Bantei bija jābūt apdrukātai vai izšūtai. Tā ir vienā krāsā. Bildē ir radīts efekts, ka tie ir izšūmi tillā, bet, protams, ka tie nav. Tās ir vienkārši uzdruks uz audumu. Vai šī kleita ir 24,95 vērta? Droši vien, ka nē. Kopā turās, jā. Mala nav atšūta, ir tikai apmesta. Te vispār ir kaut kāds zirnekļu tīkls. Šis ilgi neturēs. Šī vīla ir vienkārši drausmas. Ja vienkārši tā taisni sašūts un viss. Šī kleita droši vien neizturēs vairāk par vienu mazgāšanu un pilnīgi noteikti tā nav 25 eiro vērta. Starp citu, kad mēs vērām vaļā šo internetu veikalu uz datoru, tad antivīrus bļāva, ka tā ir krāpnieku lapa un neļāva mums atvērt šo lapu. Tāpat arī ir ļoti daudz negatīvu atsauksmi par šo lapu internetā. Kurjeris man atved zobirsti, es par to samaksāju 75 eiro. Pārmaiņas pēc man paprasīja tik naudas, cik bija norādīts lapā, nevis vairāk. Te man ir arī īstā Philips zobirsti. Plēsīšu vaļā un salīdzināšu, ar ko tad šī ir labāk, sliktāk vai varbūt tieši tāda pati kā šī zobirsti. Es nedomāju, ka te būs tas pats, bet varam vaļā. Man jau likās, ka es ieraudzīju Philips, bet nē. Protams, ka tas nav Philips. Vispār nav neviena brenda virsūs kastes. Runājot par brendiem, lapā, kurā es iepirkos, augšā bija viens nosaukums, apakšā cits, un šeit uz paciņas vēl pavisam cits. Labi, es to vēršu vaļā
un salīdzināšu to ar īsto Filipa zobirstu. Oho! Filipa zobirstē nebija maciņš, bet nu, tāds lēts mēsls. Šādi izskatās zobirsta. Tā ir tik viegli salīdzināt ar šo. Kaut ko nedaudz atgādina no Filips, bet, nu, protams, ļoti tālu. Visi tik lēts, viegls tāds. Šeit baterija jāliek? Nē, USB uzlādes vieta. Nezinu, cik ilgi tik viegli baterija var turēt. Oh, wow! Īstā Filipa zobirstai nebija tik daudz uzgaļu līdzi. Kas tas tāds? Kaut kāds Lego. Un pašam kaut kas te jāsaliek. Palasīsim dokumentāciju. Kas tas ir? Es zinu, ka tas ir statīvs, bet... Pagaidi, nē. Jā. To ir paredzēts ar divpusējo līmleni pie sienas pielīmēt. Te lai tek ūdens. Šitā. Protams, nav smuks uzlādes vietas, ir tikai USB ports. Pamēģināšu to ieslēgt. Salīdzināsim režīmus. Šeit pirmais ir white, savukārt Philips zobirstē pirmais ir clean. Šai ir clean, Philips zobirstē ir white, tātad white un clean samainīts vietām. Pēc tam ir Philips zobirstē ir sensitive, te ir soft, Philips ir gum care, te ir polish, un pēdējais ir deep clean, un te ir masāža. Es gribu masāžu. Es domāju, ka šādu zobirstu maksā droši vien $5. Mēs par to samaksājam 75. Es pamēģināšu atrast, cik šī zobirsta maksā patiesībā. Protams, nekādu uzņēmumu logo uz šī zobirsta nav, jo to sauc par white label. Atnāk kāds uzņēmums, uzspiež savu logo un pārdod kā savējo. Ir tikai modeļa nosaukums CH926, pamēģināsim to atrast. Atrodu visādu drazu, pamēģināsim pierakstīt toothbrush. Jep. Un mums ir divas saites Alibaba. €4,08. Bet tas ir tad, ja pērk 100. Bet šeit ir vēl viena saite. Un šeit var nopirkt vienu par $6. Tātad, principā, ja es pirktu vienu, es varētu nopirkt par $6. Nevis €75. Es jūtos pievilts, tāpēc mēs mēģināsim šo zobirstu atgriezt. Tas nav tas, ko es gaidīju. Pirmkārt, es gaidīju Filipa zobirstu. Jā, starp citu, veikals jau sen ir bloķēts, un es nezinu, vai vispār kāds man atbildēs, bet skaidrs, ka mēs jau zinājām, ka tā būs krāpšana, nekādu Filipa zobirstu mēs nesaņemsim. Bet, nolūza. Es nezinu, vai es pats to nolauzu, vai tas jau atnāca salūzas, bet tas kaut ko liecina par kvalitāti. Tāds lēts mēsls. Viena lieta, ko praktizē šie internetu veikali, ir saņemšana ar pēcapmaksu. Un klients tādā veidā domā, ka viņš kaut kā ir pasargāts, jo viņš jau maksās tikai pie saņemšanas. Es jums zvanu saistībā ar jautājumu par sūtījumu. Man atnāca sūtījums, un es kurjeram prasīju, vai es drīkst atvērt paciņu. Un viņš teica, ka nedrīkst. Vai tā ir? Vai viņš var man neļaut apskatīties, ko es esmu saņēmis? Tā pasta noteikumi tur nosaka, ka jūs varētu apskatīt šo te sūtījumu. Ja? Bet tas bija DPD. Jā, pieņem viņš, un tad jūs varat atvērt, Jā, bet es... Atvērt un nepieņemt viņu, tādā nevarēs. Nedrīkst skaidrs. Tā nevarēs, kā ko tu klierat darīt, atvērt sūtījumus, nē. Un ja gadījumā tur nav tas, ko es gaidīju? Tad jārisina jautājums ar pārdevēju. Bet ja pārdevējs vairs neeksistē? Sūtītāju, teiksim. Bet ja sūtītājs vairs neeksistē? Kā tā neeksistē, tik kā tu var neeksistēt uzņēmēt. Bet ko nozīmē, ko tas mainījies, kur ir klātbūtnē apskatu? Tikpat labi es varu arī mājās to apskatīt. Kurjers jau tur īsti neko nepalīdzēs? Tā jau faktiski ir, jā. Paldies, jūs man ļoti palīdzējāt. Paldies, visu labu. Bet kurjers jau tev neļaus atpakot to paku un paskatījies, vai tur tiešām ir Filipa zobirsti. Līdz ar to pēcapmaksa vai priekšapmaksa ļoti liels atšķirības nav. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka, ja tu samaksā ar priekšapmaksu, tad ir iespēja, ka tev neko neatsūtīs. Bet vai šis ir labāks par neko? Ne īpaši. Es teiktu, baigi daudz vairāk par neko mēs nesaņēmām. Nekvalitatīvu zobirstu, kur var nopirkt par €5. Starp citu, Dokī šo pasūtījumam līdz nāca lapiņa, kurā ir tāds interesants teikums. Nosūtiet mums savu pasūtījumu video, saņemiet 100% bonus no pasūtījuma. Lai arī ko nozīmē 100% bonus,
bet šis video ir augšupielādē revbuzzer.com. Es atvēru šo lapu, atvēru noteikumus. Nu, tie noteikumi ir tādi interesanti, tāpēc mēs aizbrauksim pie mūsu advokāta Arīnas, lai viņi iedod savus komentārus par šiem noteikumiem. Nu, labi, ja neskaita to, ka tur vispār nav uzņēmuma nosaukumi, ir tikai kaut kāds buzzer bez reģistrācijas numuriem, nekur lapā nekas nav. Ir tikai Slovenijā kaut kāda adrese, un tas arī viss. Viss tas teksts ir pilns ar kļūdām, to arī ignorēsim, bet daži tādi punkti. Līdzautors, kas ir RevBuzzer, viņš saņem tiesības jebkuriem līdzekļiem izmantot manas uzņemtos foto, video materiālus, citas nekustīgās un kas tiek augšupielādēts šajā vietnē un ietver man līdzību, vai arī pēc tās veidoti gan jau šobrīd apzinātus, gan tādus, kas tiks izveidot nākotnē. Tātad tas kāds izklausās. Nu, redz, noteikumu sastādītāja mērķis, RevBuzzer mērķis bija iegūt pēc iespējas plašākas, faktiski neierobežotas tiesības rīkoties ar tavu saturu. Jā. Un to dara daudzi satura izplatītāji, tā vai citādi. Jā. Līdzīgus punktus tu vari pamanīt daudz kur, bet šeit gan ir, var konstatēt neatbilstību autortiesību regulējumam, jo... Jā, un tad tālāk ir. Es piekrītu, ka visas tiesības uz saturu, tā skaitā autortiesības, ir un paliek tikai un vienīgi līdzautori, kas ir RevBuzzer īpašumā, bez ierobežojumiem un bez jebkādām pretenzijām no manas vai jebkuras citas personas, ja attiecīgā persona rīkojas manā vārdā. Šeit var konstatēt vairākas lietas. Pirmkārt, Latvijas autortiesību likums nosaka, ka tev kā autoram ir tiesības iegūt taisnīgu atlīdzību par tevis radīto darbu. Jā? Jautājums, kādu atlīdzību tu šeit saņem un vai tu vispār saņem atlīdzību. Jā? Līdz ar to šis punkts ir... Bet atņemt man autortiesības? Otrs ir tas, ka atbilstoši Latvijas autortiesību regulējumam, tavas personiskās autortiesības tev nevar atņemt. Tieši tā. Tās tev vienkārši ir un tās ir tavas. Un ir spēkā neesoši tāda līguma noteikuma, saskaņā ar kuriem tu atsakies no savām personiskajām autora tiesībām. Ja? Un šeit ir vēl tāds punkts bez laika ierobežojuma. Bez laika ierobežojuma, jā. Vai vispār var nodot tiesības mantiskās bez laika ierobežojuma? Termiņam būtu jābūt norādītam, jā. Tātad es nododu tiesības atkārtot publicēt, pārpublicēt, pārveidot vai grozīt, vai kā citādi mainīt saturu, jebkāda veida, te ir kļūda, jebkādā veidā atbilstoši līdzautora vēlmēm vai atļaujām. Šeit, protams, ir tā, ka tev kā autoram ir tiesības arī nepiekrist satura pārveidošanai. Jā, bet šeit es principā nododu visas tiesības, ka viņš var pārveidot jebko, viņš var principā man izsmiet. Tātad vēl šeit ir tāds interesants punkts. Dota licence un atteikšanās dokuments ļauj manu tēlu un līdzību, kā arī jebkādus to atvasinājumus saturā izmantot visā pasaulē un bez laika ierobežojuma. Tātad, principā, viņš var man izmainīt, izķēmot un visu atlikušo dzīvi izmantot manu tēlu, tikai tāpēc, ka es vienu video augšupielādēju pie viņiem. Viņi tā ir uzrakstījuši. Jā, protams. Tas, ko viņi gribētu. Kas ir to biometriju? Ar to biometriju tur ir tā, ka, protams, ka šādas darbības ar biometriskajiem datiem neatbilst datu aizsardzības regulējumam. Privātuma politika es viņu vietnē nekur neatradu. Tu atradi? Nē. Tad nav skaidrs īsti, ko tad darīs ar tiem taviem datiem, jo biometrisko datu apstrādi vispār regula atļauj tikai tad, ja ir ievēroti ļoti stingri ierobežojumi un nosacījumi. Ja? Vai šī vietne tos ievēro? Kā tu domā? Jā. Ar šo atbrīvoju līdzautoru un vispārējos, kam šis video tiek, jebkādas atbildības par satura, vai tajā veiktu izmaiņu un vai grozījumu izmantošanu, tā skaitā saistībā ar pretenzijām par neslavas celšanu un privātumu vai reputācijas aizskaršanu. Šāda atteikšanās nebūs spēkā. Ne? Nosūtot uz valstīm ar atšķirīgiem datu aizsardzības un privātuma tiesību aktiem, kur tos uzglabāt, tiem piekļūt un var tos izmantot. Un zini kā, šeit ir jāuzsver viena lieta, ir tas, ka noteikumi pēc būtības ir līgums starp te vietu lejup augšuplādē saturu, un starp šo vietni un uzņēmumu, kas to apsaimnieko. Un nelikumīgi noteikumi nebūs spēkā, nelikumīgi līguma noteikumi nebūs spēkā. Un pats punkts visam tāds vislabākais nobeigums, pēdējā teikuma pēdējā daļa.
Atsakos celt jebkādas nederīguma pretenzijas attiecībā uz šī atteikšanās dokumentu formu nosacījumiem. Principā es atsakos no jebkādām iespējām vispār apstrīdēt šo līgumu. Tātad uzrakstam nepareizu teikumu, nepareizu līgumu un beigās ieliekam teikumu, ka mēs atsakamies no jebkādām. Viss tas iekrits. Jā. Bet mēs to video joprojām uzfilmēsim. Šie noteikumi izskatās ļoti aizdomīgi, bet tas nekas, mēs tāpat iefilmēsim video un aizsūtīsim viņiem. Ko lai es saku? Uz priekšu. Paldies tev! Un augšu pielādējam, lai iegūtu vislabāko saturu, jums vajadzētu iziet no diagrammas un būt radoši. Labi, sākt. E-pasts kuponam Aivis. Jūsu saturs tiek pārskatīts, un pēc tam, kad mēs to apstiprināsim, mēs jums nosūtīsim e-pastu uz jūsu kuponu. Apmēram 1 līdz 3 dienu laikā. Labi. Šeit ir šis satriecošais, izcilais mākslas darbs, kur mēs viņiem nosūtījām. Wow! I am the best cactus in the world. I am the best cactus in the world. Woohoo! Ir pagājuši 7 dienas, lai arī mums solīja atsūtīt bonus 3 dienu laikā, mēs neko neesam saņēmuši, laikam esam kārtējo reizi apčakarēti. Tas, ko šis servis visticamāk dara, ir bez maksas saņem video un pēc tam tos izmanto savās lapās, plus viņi ievāc e-pasta adreses, kuras tālāk jau ir izmantot citām krāpšanas schēmām. Kopumā no 9 pirkumiem mēs saņēmām tikai 5. Šos 5 mēs arī mēģinājām atgriezt. Pastāstīšu, kā mums gāja. Kad mēģinājām atgriezt atpakaļ Gantu jaku ar atrunu, ka tā nav tā jaka, ko mēs redzējām bildē, tā vispār nav Ganta, viņi pat nav redzējusi Ganta fabriku. Mums atbildēja, ka viņi nav konstatējuši nekādas trūkums vai kvalitātes problēmas. Mēs teicām, ka tā nav Ganta jaka, un viņi atbildēja, ka, ja mums tā nepatīk, tad mēs to varam atdot kādiem radiem vai draugiem. Mēs joprojām uzstājām uz savu, un tad viņi mums piedāvāja atgriezt 10%. Mēs teicām, ka nē, mēs gribam visu naudu. Viņi mums atrakstīja, ka šīs preces atgriešana maksās pārāk dārgi, iespējams pat dārgāk nekā šī jaka, un viņiem ir taisnība. Diemžēl patērētājiem pašam par atgriešanu ir jāsadz pasta izdevumi. Pēc tam viņi mums piedāvāja 20% atlaidi, mēs joprojām gribējām pilnu summu, un tad viņi mums vispār pārtrauc atbildēt. Philips Zobirs pārdevēji vienkārši ignorēja mūsu e-pastus. Mini Taylor kleitas pārdevēja teica tieši to pašu, sūtīšanu uz Ķīnu maksās daudz dārgāk nekā pati kleita, bet ja mēs gribam, mēs to varam darīt. Un, protams, ka mēs to nedarīsim. Ar šo pulksteni gan bija interesanti. Mēs teicām, ka gribam pulksteni atgriezt, viņi mums lika aizpildīt iesniegumu, to mēs arī aizpildījām, ievadījām kontus, kur pārskaitīt naudu. Viņi solīja, ka viņi mums atsūtīs adresi, uz kur sūtīt šo pulksteni. Nauda mums ienāca, bet adresi mēs nesaņēmām. Tā kā, principā, naudu saņēmām atpakaļ, bet pulksteni paturējām. Preces, kuras es nesaņēmu. Swatch, rokas pulksteni, Mattel, Wednesdays lēli, kur, protams, es arī neticēju, ka es to saņemšu. Tāpat arī Lego komplektu, kurš maksāja 9,95, kur bija arī interesanti krāpšana. Man no kartes novilkšos 9,95, bet tur bija maziņš ķeksīts, ka reiz 2 nedēļās man novilks 50 eiro. Tāpat arī Reimas bērnu drēbes es nesaņēmu, un tur arī bija interesanti krāpšana, ka mājaslapā rakstīts, ka man no kartes novilks 29,59, bet, kad es ievadīju karšu datus, man novilka 50,11 cents. 51,11 cents. Tā kā, lai arī es izmantoju vienu maksājumu Revolut karti, tā, diemžēl, nevar paglābt no šādām krāpšanām, kur tev mājaslapā ir rakstīta viena summa, bet pēc tam no tavas kartes novelk daudz lielāku. Tu droši vien varētu padomāt, ka šīs preces varētu arī apskatīt pirms saņemšanas un tikai tad samaksāt par to, bet, diemžēl, tā tas nestrādā. Likums nosaka to, ka man sākumā par šo preci ir jāsamaksā, un tikai pēc tam es to drīkst kurjeru klātbūtnē apskatīt, kas ir diezgan bezjēdzīgi. Un liela daļa no šīm lapām jau ir bloķēts, burtiski 2 nedēļas pēc tam, kad mēs tur iepirkāmies, tās jau ir izdzēstas un krāpnieki ir jau izveidojuši jaunas lapas un jau apkrāp jauns cilvēks. Interesanti, ka Mini Taylor lapa vēl eksistē, bet, kad es tur mēģinu iet, man antivīrus bloķē un neļauj apmeklēt šo lapu, kas ir milzīgs sarkanais karogs. Protams, šajās lapās ir vēl daudz sarkano karogu, un mēs tos apzināti ignorējām, bet ja tu nezini, kāda ir šie sarkanie karogi, tad ieej Face veikals LV,
paklikšķini pa dažādām sadaļām un palas, kam ir jāpievērš uzmanība iepērkoties internetā. Ja arī tu esi apkrāpts kādā internetu veikalā, noteikti ziņo par to PTAC un ierakstu komentāros adresi uz šo internetu veikalu. Es labprāt to papētītu. Bet ja tu neesi apkrāpts, tad aiz priekiem ieliec tīkšķi šim video, abonē manu kanālu un turpini būt uzmanīgs. Un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.